Tramvajs ir kā vidē draudzīgs transporta līdzeklis. Mēs vairāk izmantosim sabiedrisko, ja mēs mazāk brauksim ar savām automašīnām, mazāk piesārņosim gaisu, bet tagad varbūt konkrētāk runa ir par to, ka mums jānokļūst Grīdas muzejā no centra. Mēs varam izmantot divus sabiedriskā transporta veidus, pirmais autobus un 6. tramvajs. Es gan ieteiktu izmantot 6. tramvaju, jo tas ir tomēr iespēja visātrāk nokļūt. Un arī atstāt nelielu tādu izpriedzi savam organismam ar kājām, ejot no 6. tramvaja galvaspunkta līdz Grīdas muzejam, kas ir nevairāk nemazāk kā 2 kilometri, kas ir 120 kalorijas, kas ir viens saldējums, ko jūs paturat rezervē un varat apēst, teiksim, turpat Grīdas muzejā vietas pēc tam. Ja jūs ejat arī apakaļ, tas ir kopā 4 kilometri, 2 saldējumi un vispārējās izpriedzes, ko jūs no tā iegūstiet. Socializējušās ar cilvēkiem un izvairīties no riteņbraucējiem, kur cerams brauks pa savu veloceliņu, kas ir iekārtots jau no pilsētas līdz